4. maijā arī Ķīpselā mūs gaidīs zīmīgs pasākums, kas būs par godu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienas svinībām. Jā, 4. maijs ir ļoti būtiska diena, un deju koncerts katrā ziņā Ķīpselā, tā ir ārkārtīgi liela vērtība, jo visiem tiem, kas ir Latvijas valsts vēsturei sekojuši daudz gadu garumā, paši būdami vai tajā iepriekšējā periodā, kad mēs bijām vienā okupācijas režīmā vai kādā citā okupācijas režīmā, mēs ļoti labi zinām, ka deja ir ārkārtīgi daudz darījusi, lai celtu cilvēku pašapziņu, lai radītu viņā stāju, lai radītu viņā pārliecību, arī tad, ja bija jādejo dejas, kuras varbūt kaut kādā mērā bija ideoloģizētas. Un tautas deja, skatuves deja, neskatoties to, ka varbūt 25 gadus atpakaļ daudziem likās, ka tas ir kāds noiets etaps, viņa šajos 25 gados ir ārkārtīgi attīstījusies, pilnveidojusies, profesionalizējusies un piesaistīs ar vien katrā nākamā paudze jauns un jauns cilvēks, kas vēlās to darīt. Tātad izdejot, neizrunāt, bet izdejojot, tas ir arī izrunāt. Tas arī paust savu viedokli. Horeogrāfiem radīt kaut ko jaunu. Deju kolektīva apjoms ir īpaši liels. Un cik kolektīvi tad no Rīgas ir apvienoti šajā koncertā un kāds ir to repertuārs paredzētais? Šī koncertā piedalīsies jauniešu A grupas, kas mums dejotājiem ir pēc kvalitātes pašas spēcīgākās. Un es nebaidīšos teikt, ka šīs A grupas, kas būs šī koncertā, ir pat pašas labākās arī Latvijā. Lai koncertu kuplinātu, ir pieaicināti arī 3 bērndeju kolektīvi, Zelta Cietiņš, Dzinteriņš un Teiksmiņa, kā arī 3 vidējās paudzes deju kolektīvi, Mana rotaļa, Teiksme un Gatve. Kopumā vēl būs tātad pavisam 16 A grupas Rīgas pilsētas deju kolektīvi, un viņi izdejos 29 dejas, 17 autoru sacerētas, un no tām 12 mums būs tās saucamās zelta fonda dejas, kas ir tautā iemīļotas, kas ir radītas pirms neatkarības iegūšanas, un 17 dejas, kas ir tapušas pēdējo 25 gadu laikā. Tur būs pārstāvēti tādi autori, jau Latvijā zinām un populāri, kā Harijs Sūna, Uldis Žagata, Imants Magone. Un no jaunajiem autoriem varētu pieminēt Jānis Purviņš, Agns Daņļevičs, Jānis Ērlis. Koncerta nosaukums dod man spēku, dod man laiku, ir tāds filozofisks. Ja? Šis moto, šie vārdi Normunda Beļska ir saistīti arī ar koncerta mākslinieckā vadītāja Jāņa Ērgļa horeogrāfiju, ar viņa deju, un kas arī ir iekļaut programmā. Bet viņa ir arī tajā ziņā tāds jēdziens, kurš pasaka nevis reiz, ka mēs visi būtu izdarījuši. Mēs visi neesam izdarījuši. Mēs visi neesam izdarījuši dejā, mēs visi neesam izdarījuši valstī, cilvēkos, un mums ir ļoti daudz ko darīt. Un deja ir impulss. Un šeit, protams, te būs ļoti dažādas dejas, un mēģināsim kādā brīdī līdzās dejām, par ko jau horeogrāfi, virsvadītāji labāk var stāstīt, kas ir dejas raksturā īpaši, mēģināsim arī akcentēt kādas dokumentāras lietas, kaut ko mazliet, lai mēs atmosfēriski sajaustu no 90. 91. gada vai no kāda vēl iepriekšējā perioda, jo dejās, kas ir šajā te koncertā, nav jau tikai tās, kas ir radušās pēdējos 25 gados, ir arī iepriekšies. Tas saucamais klasiskais dejas fonds, vai dejas klasiskais fonds vienalga, kas skatītājiem ļoti patīk, un viņas aizrauja, un tā ir tāda vērtība, kuru mēs dzīvojam. Tā kā man liekas, ka deju koncerts 25 gadu īstajā dienā Latvijas valstī, tas ir laikam tas pamat koncerts, tas galvenais koncerts, jo tajā tad mēs varēsim tomēr skatīties ar to gaišo skatu. Koncerts simboliski iesāksies ar deju, kas ir tapusi tieši barikāžu laikā, un saucās Krustami dejam, krustami lecami.
Dejā ir ietvērtas latviskas zīmes, un tad šīs zīmes, kas strādā cauri visā dejas laikā, ir arī mums scenogrāfiskajā uzbūvē. Un to tas skatītājs varēs redzēt visu koncertu laikā. Gaismu noformējumā arī kas īpaši paredzēts? Noformējis scenogrāfs mums ir Reinis Suhānovs, ļoti pazīstams scenogrāfs, režisors Jānis Siliņš. Arī pie gaismām mēs ļoti strādājam. Es ceru, ka īpaši tiek strādāts pie tā, lai tieši izceltu šo scenogrāfisko uzbūvi. Un dejas laukums ir jābūt gaišs, lai redz dejotājs. Tieši tā, tāds skaistums un daļums noteikti ir jāredz. Paldies jums un novēl, lai izdodas, un tiekamies Ķīpselā 4. maijā. Paldies! Laipni lūgtu!